Dažreiz gadā notiek šeit Ratniekos norsmeņu kursi, kur māca būvēt ēkas, gan guļbūves, gan tradicionālās karkas būves. Pie mums Vienkoču parkā notiek kalniecības un zaļā koka apstrādes kursi. Un šodien mazliet parādīšu, kā notiek šie namdara kursi šeit Ratniekos. Un tur lielajā šķūnī top konstrukcijas un arī guļbūves. Te ārā ir izlikta apakšējā daļa no vienas pirtiņas. Šī pirtiņa arī pēc tam tiks uzstādīta pie mums Vienkoču parkā. Būs gan kursos, gan pašiem, kur iet pirtī. Un iesim tagad iekšā, apstīsimies, kā tur viss notiek. Karkas viņš top. Mēs uztaisām vienu video par kursiem tagad, viens karkas, Jākaps viens no pasniedzējiem, kas vada kursus. Un tur tālāk top augšējā daļa guļbūvītei, kurai apakšējā daļa bija nolikta ārpusē. Tā. Tagad vīri liek augšā, zīmē skaķējumam līnijas. Un tad jau taisīs skaķējumu. Un te daudz arī dažādi rīki, kas saistās tieši ar namdaru lietām. Daudz, kas mijās arī ar to, kas mums notiek mūsu kalniecības un zaļā kokapstrādes kursā, bet Evelis, bet gan tāda speciāls līmes tur ko kaķējumu, precīzāk piedzen. Tās pašas cērces, ar ko mēs cērtam vienkočus, šeit tiek izmantotas kaķēšanai. Te lielāki cirvi tieši tēšanai. Tur dažādi tipa šļutas, lai kursēji varētu izmēģināt dažādus šos tēšanas veidus un cirvus. Tad daudz dažādi rīki, zāģi. Mūsu tradicionālais zāģi, gan japāņu zāģi, lielāk nekā mēs izmantojam mūsu kursos. Forši urbi, ar kuriem ir skaisti vertikāli ieurbt. Vai namdara sliki. Un tā tad viss notiekās. Cilvēks strādā, mācās, gūst namdara prasmes.